Nekad šo lietu nemazgā bez sāls, un tad tev vienmēr būs nauda un nebūs parādu. Lai atvērtu finansiālos savus ceļus, finansiālās iespējas atvērtu priekš sevi, tad pirmām kārtām tas viss sākas tavā enerģijā, tavā prātā un tavā apziņā. Tāpēc sākumā vajag atvērt tavu apziņu un tavu pilnīgo enerģiju. Daudzu cilvēku problēma ir tāda, ka cilvēki sāk taisīt vingrinājumus, uzdevumus, praktikas sāk pildīt. Viņi centīgi to visu dara, bet viņam nekas nesanāk un neizdodas. Cilvēkam kaut kas nesanāca, viņš pilnībā mēģināja, atkal nesanāca, atkal vēlreiz mēģināja, atkal nesanāca, jūtās cilvēks vīlies un pilnībā visas lietas atstāja novārtā dēļ tā, ka viņam nekas nesanāca. Un viņš sāk domāt, tās jau ir muļķības, tas nav priekš manis domāts, tikai tam dēļ, ka viņš mēģināja 3 vai 5 reizes un viņam nekas neizdevās. Un tieši no tāda domāšanas veida finansiālā ceļa cilvēkam aizveras vēl vairāk ciet. Ļoti svarīgi šajā brīdī neatkāpties un nepadoties. Tas ir svarīgi. Nepadoties, pirms vēl tu esi sasniedzis šo rezultātu. Un, protams, katram cilvēkam tie var būt tādas iekšējās pretošanās, kādam var būt lielākas un kādam var būt mazāka pretošanās. Jo tev ir iekšējie šķēršļi, kuri neļauj tev sasniegt tieši to, ko tu vēlies. Un tieši tos iekšējos šķēršļus vajag obligāti salauzt un pilnībā mainīt viņus. Ja tu neatkāpsies, tu roc, tu dari, tu mēģini, tu centies, tad tici man, šķēršļi paši pabīdīsies no tava ceļa malā, viņi atkāpsies, un tu sasniegsi tieši to, ko tu vēlies. Šis uzdevums, par kuru es tagad tev pastāstīšu, tas atvērs tev finansiālos ceļus, tev atvērs finansiālās iespējas. Tas palīdzēs ātri un efektīvi salauzt tavus iekšējos šķēršļus. Un kas priekš tā ir vajadzīgs? Katram cilvēkam ir savs mīļākais trauks, piemēram, krūze, no kuras dzer tēju vai kafiju. Tad šo trauku mēs izmantosim priekš tā, lai izmainītu tavus iekšējos uzstādījumus, un tas ir ļoti labs instruments, ko tu vari šeit un tagad pielietot, lai atvērtu savus finansiālos ceļus un atvērtu savas finansiālās iespējas. Un darīt to var šādi. Kad tu esi padzēris teju vai kafiju, tad tu noskalo šo krūzi, bet tas nav jādara automātiski, neapzināti, to vajag darīt tādā kā meditatīvā stāvoklī un apzināti veikt šo uzdevumu. Jo obligāti vajag ieslēgties šajā procesā. Tas nozīmē to, ka tev vajag šo krūzi paņemt, un pirms tu sāc viņu mazgāt, tu pilnībā ieberi tur iekšpusē pāris šķipsnies sāls un meditatīvi, vienkārši efektīvi mazgā šo krūzi. Kamēr tu mazgā šo krūzi, tikmēr tev vajag pilnībā domās iztēloties no tā, ka tu atbrīvojies no destruktīvām domām un emocijām par naudu, ka tu mazgājot pilnībā nomazgā visus savus šķēršļus, kuri ir tavā ceļā. Un tev jādara tas apzināti un pilnībā meditatīvā procesā. Šo darot uzdevumu, tu atversi savus finansiālos ceļus, tu atversi savu finansiālo sfēru. Un, kad tu dari šo lietu apzināti, tev ir jāsaka šādi. Savu krūzi nomazgāju un ceļu naudai notīru, un ar sāli nomazgāju visas problēmas un parādus. Patiesība. Tas var aizņemt 2 līdz 3 minūtēm. Ja tu šo procesu un vingrinājumu darīsi regulāri, periodiski, tad tu redzēsi, pēc kāda laika atvērsies tev finansiālajie ceļi, atvērsies tev finansiālās iespējas, parādīsies cilvēki, notikumi, situācijas, kuras tevi aizvedīs uz tavu finansiālo labklājību. Un tādā veidā tu izmainīsi savus iekšējos uzstādījumus, pat ar vienkārši elementāru lietu kā savu mīļāko krūzi. Vienkārša un spēcīga un efektīva metode, saglabā to, noteikti dalies ar citiem cilvēkiem un pats galvenais pielieto to savā dzīvē un dari to periodiski. Uz tikšanos!